beidzu Maskavas astrologa akadēmiju, kas bija Rīgā šeit, ja. Un, protams, kad nobeidz kādu mācību iestādi, iestājās tāds it kā tukšums, ja. Nu, ko tālāk, ja, visiem, nu, ko tālāk. Un rudenī, teiksim, man piezvanīja, ka ir iespēja klausīties Vronska lekcijas šeit, Rīgā. Es, protams, biju pārsteigta, jo, nu, līdz, teiksim, ko es zināju par Vronsku, tas bija no šīs te mazās grāmatiņas, jo es tad, kad sāku ar astroloģiju nodarboties, nu, teiksim, mācīties, es tādu grāmatiņu biju nopirkus, un šeit, protams, es izlasīju, nu, autoritāte, nu, korifejs, nu, teiksim, autoritāte liela, ja. Es domāju, nu, Rīgā un lekcijas šeit jāiet klausīties. Pēc tam paņēma arī autogrāfu, protams, Vronskas ierakstīja visiem, kas jau kaut ko gribēja. Nu, es vēl tā kā svārstījos iet uz tām lekcijām vai ne, bet, teiksim, izšķirošo lomu nospēlēja tas vieta, kur tās notika, ja? Jo viņas notika Kronvalda bulvārī, Nacionālam teātrim blakus. Tad tās bija universitātes telpas. Protams, bioloģijas fakultāte tur bija, bet es kādreiz mācījos ķīmiju, mācījos Rīgas Tehniskajā universitātē, un pirms šīs universitātes bioloģijas fakultātes esamības tur bija kādreiz ķīmijas fakultāte, kur es 5 gadus delvēju auditorijas solus, ja. Līdz ar to tā, nu, teiksim, tā vieta, tā kaut kā man bija tāda jau tuva un pazīstama, tas man kaut kā vēl, nu, ietekmēja, ka jāiet klausīties. Klausījāmies Vronska lekcijas. Tā bija, protams, klasika, un, teiksim, man likās tā valoda ļoti tāda smagnēja un varētu teikt tāda, ja, jo viņi bija piesātināti ar, teiksim, svešvārdiem, jo tur nevis planētas vienkārši atradās kaut kur, bet planētām bija konstelācija tur un determinācija tur un tur. Man vienkārši mazliet tas, teiksim, tas ir priekš manis, jo cita ar lielu sajūsmu klausījās, bet, nu, es vienkārši baudīju to sajūtu, to Vronska balss tembru, ja, to enerģiju, kas no viņa plūda, tomēr jau viņš bija gados cilvēks, ja. Ja, būtībā es viņu tiešām, nu, viņš arī visus uzskatīja par saviem bērniem, ja, un sauca tādu dēliņu meitiņu, ja, bet es tiešām viņu varu uzskatīt tā, pēc gadiem varu uzskatīt viņu kā tēvu, jo, ja viņš ir 15. gadā dzimis, man tēvs ir 11. gadā dzimis, tad, nu, lūk, un tad lekcijas notika, protams, kad, kā jau parasti reizēm notiek arī kaut kāds, jo tad jau, teiksim, varbūt arī es nezinu, kā vispār dabūju cauri to, jo universitātē bija enerģiska dāma, kas to organizēja, bet pagāja kaut kāds laiks, un tālāk vairs neturpinājās šīs lekcijas. Un tad bija entuziasta grupa, kur nosprieda, ka nē, ka tā, ja tur nevar telpas atrast vai kā, ka mēs tā kā nospriedām, ka mēs taisām klubiņu, Vronska klubiņu, saucās viņš Regulus toreiz. Un īrējām telpas 6. vidusskolā, vienu klases telpu, un viņš turpināja vēl, teiksim, lekcijas lasīt, bet, nu, mums trāpījās tā nelaimīgi, ka mums tā klase, ko mēs īrējām, bija augstā stāvā, ja nemaldos 4. stāvs tas bija. Un, protams, kā, teiksim, Vronskiem bija diezgan grūti uzkāpt augšā tajā 4. stāvā, viņš mums kādu laiku lasīja tās lekcijas, ja, bet vēlāk viņam tā kā palika pa grūti, un tad, respektīvi, viņš jau toreiz bija satuvinājies ar Jāni Druviņu, ko viņš, nu, acīm redzot, uzskatīja kā savu garu radinieku jau no iepriekšējām dzīvēm, un viņš uzticēja viņam šīs te lekciju konspektus, un tad Jānis Druviņš nāca un mums lasīja tās lekcijas. Nu, protams, ka, teiksim, no tiem kluba biedriem katru gadu jau, teiksim, gāja viņu apsveikt gan jubilējās, gan jaungadā, bet, nu, es kaut kā toreiz, man tā kā, es nezinu, laikam pārāk liels respekts bija pret viņu, es domāju, nu, kā es tā iešu tagad uz mājām tā, nu, tie, kas gāja, tie jau viņi bija iepazinuši no tās puses, cik viņš ir viesmīlīgs mājās. Bet es to vēl nezināju, bet vienreiz kaut kā sanāca tā, ka, nu, teiksim, nu, salasījās tā grupiņa, tātad vajadzētu uz Ziemassvētkiem viņu apsveikt, nu, un aizbraucām uz Solitūdas to dzīvokli. Diemžēl tas bija tieši tas gads, kad jau janvārī viņš arī aizgāja prom no mums, bet tik tiešām šī te viņa tāda atvērtība un omulība un, teiksim, visus pacienāt, visus uzņemt ar visiem, nu, teiksim, parunāt, tiešām ļoti bija jauka.
Protams, par ko tad runā, par astroloģiju, tam līdzīgi viņš vienmēr, visiem viņš teica, jūs turpiniet mācīties, jūs turpiniet ļoti tā uzstāja, ja? Nepametiet, turpiniet mācīties. Un vēl viņam bija tāds sapnis, ka viņš, teiksim, rosināja, ka vajadzētu apvienoties astrologiem, tā kā astrologu asociāciju dibināt, lai būtu tā vienotāk, plašāk un tā. Tas sapnis viņam bija gan par Maskavas astrologiem, gan arī šeit Latvijā. Diemžēl, kā saka, tas nenotika viņa dzīves laikā, bet astrologu asociācija tomēr nodibinājas 2000. gadā, ja, tad 2 gadus vēlāk. Tagad jau ir asociācija ir 15 gadu, pat bija 15 gadu jubilejas konferences, un 4. maijā ir tā kā tie 15 gadi paliek. Tā kā varētu teikt tā, ja viņš mūs dzird, tad asociācija ir nodibināta, tā kā viņš to vēlējās. Lūk, vakar vienkārši es tā domāju, padomāju par to, labi, es biju viena no tiem 100 cilvēkiem, kas klausījās lekcijas, vai arī, viena no tiem 40, kas tajā klasē klausījās. Es tā domāju, kādu iespaidu viņš ir atstājis personīgi uz mani, ja? Es domāju, bet kā to var nosvērt, kā to jums izstāstīt? Tad es, domāju, bet gal galā es esmu astrologs. Un es paskatīšos, kāda tad ir tā sinastriskā karte, man ar viņu to karti, vismaz ar to oficiālo, ko mēs tā kā pazīstam to karti, ja? Viņa astroloģisko karti. Un ko es nokonstatēju? Acīm redzot, ka tas viņa impulss uz mani ir iedarbojies diezgan spēcīgi, jo es joprojām astroloģijā esmu, jo viņa Urāns ir tieši savienojumā ar manu Sauli, viņa Vēnesi ir tieši savienojumā ar manu Vēnesi, un vēl bija laikam Venēra ar Merkūru. Tā kā, ja, lai vienalga, ko cilvēki kopā darītu, ja ir savienojumi, planētas savienojumi, tas nozīmē, ka tā ietekme ir. Un tā es jums gribēju izstāstīt, kāda ir tā ietekme, jo es joprojām esmu astroloģijā, respektīvi lasu astroloģiju Oskara skolā, jo viņš ir tas cilvēks, kas tiešām saprot, ka astroloģija var palīdzēt arī dziedniekam. Respektīvi, ja viņam ir tā astroloģiskā karte, viņš varbūt var labāk saprast to cilvēku, kuru viņam jādziedina. Planētas kaut vai zīmēs, kas viņš ir vairāk iņi, jaņi, kāds viņš emocionāls, varbūt vairāk praktiskāks. Kā pie viņa psiholoģiski varbūt pieiet. Un astroloģijas skolā astroselē neredzam. Tā kā joprojām esmu astroloģijā. Tāds ir tas iespējas. Es biju ļoti priecīga, ka Oskars teica, ka šodien tāds pasākums ir, ka jāatnāk ir, jo tiešām paldies Brovskim, un, kā saka, viss ir tā, jā. Urāna, vaša solons, sinās. Ko lūdzu? Paldies jums. Es vienkārši gribēju par to pēdējo tikšanos, savakar sameklēju ir arī fotogrāfijas no tā pasākuma. Jo tas bija tiešām ļoti šokējoši, ka mēs uzzinājām, ka viņš ir aizgājis, jo tas bija kaut kur vai decembra beigās, jeb janvāra sākumā, kad mēs bijām pēdējo reizi. Tādas tās lietiņas. Paldies par uzmanību. Es jau tāds daudz vēl ko stāstīt, bet, ir ļoti interesanti, ka tāds cilvēks ir, krustojis savu ceļu, kas atstāja iespēju. Jā. Тут больше такая становится шить. Я тогда короткий перевод. Ассоциация создана. 4 мая. До 15 лет сейчас. То есть сейчас 15-летие будет. Да? И, в общем-то, когда-то были вот эти лекции, то, что я показывал на фотографии, порядка 100 человек туда ходило в Латвийский университет. И там, условно говоря, в какой-то момент лекции прервались, были переведены, был такой маленький клуб. Ну и на сегодняшний день, так сказать, все ученики, я знаю, да, хорошим словом. вспоминают, понятно, хорошим словом, но, скажем так, движение расширилось, и вот во многих местах, так сказать, селение преподают, так сказать, курс астрологии, Оскара, так сказать, преподает. Перешли на новый уровень. Перешли на новый уровень. На ваш
наших снимках как раз был один, где было ему 80 лет. Наши все курсантки как-то подумали, как его поздравить и что подарить. И купили этот из натуральной шерсти латвийской кофту такую вязаную и одели на него, там видно белые кофты. Он был так рад, он сказал, ой, как тепло, и очень так радовался таким подарком и то, что внимание к нему. Я сама вязала, и у нас фотографии сидим два барана в красных кофтах с красными пятном. Еще лучше, да. И Лянушка в моей красной кофте бордовой, такой с орнаментом.